visiem! Šajā pamācībā es mācījuši, kā uzinstalēt programmu Hump. Es tā domāju, nav jāskaidro, kāpēc viņi ir domāti, jā. Okay, bet pirms tam, ko mēs izdaram, man ir ieslēgts Skype, jā. Obligāti Skype atslēdzam. Tāpēc, kad ir tā, ka abi divi, gan Hump un Skype ir strādā uz 8, tiek darbināts uz 80 portu. Un, var teikt, Apache arī darbojās uz 80 portu, un viņi nesapratīsies vienkārši savā starpā. Palaižam. Drošības. Yes. Izvēlēties valodu un vienu tikai. Okay. Jā. Next. Nākšana. Service sections. Obligāti atķiksējam šos divus. Apache un MySQL. Pēc tā nekas nestrādās, tā tad nav jēga. Un instalējam. Visam ātrāk parādīšu, kā uzlikt security uz PHP MyAdmin. Šis ir normāli. Finish. Jā, redziet. Running. Tas nozīmē to, ka viss ir aizgājis normāli. Nu jā, viss ir aizgājis normāli. Tas ir kontrola panel, līdz to var vienkārši exit un viss. Tālāk. Atveram. Nu, šeit es pārbaudīju, ja. Bet kā atvērt, tas ir vienkārši local host un enter. Viņš uzreiz atverās šeit, ja. English. Vai nu izvēlēties kādu jums. Security. Local security. Hump. Šeit ir jau izveidots root. Tak, password changing. Ok, viss ir. Tas ir tāpēc, kad lai jums, jo līdz ko uzinstalēt šo jūs, iedod savu IP adresi draugiem, un tad viņi var izmantot viņu kā linku un tikt uz jūsu web mājaslapu. Jā, MyAdmin. Root. Un esam iekšā datubāzē, ja? Ok. Tā kā būtu. Un tagad vienkārši. HD dots mapē. Vienkārši paņemam. Visu izvēršam. Šeit vienkārši paņemsim. Uzrakstīsim kaut kādu. Labi ar šo pašu. Saglabājam. Uzrakstam localhost. Viss strādā, PHP arī iet un viss kārtībā, jā. Ok, paldies, ka skatījāties. Ja nav kas skaidrs, tad dodiet ziņu.